šis ir tas, kur mēs kā bruņotie spēki ejam, ka mēs maksimāli integrējam pieejamos ieročus jaunā izkārtojumā, lai mēs varētu efektīvi cīnīties. Tas, kas mums jāņem vērā, ka mēs esam ziemeļu valsts, mums laikapstākļi nav patstāvīgi. Vienu dienu mums ir saulains, otru dienu mums ir vējains, mums lietus līs, tad mums sniegs krīt. Līdz ar to mums jāsaprot, ka drons mums ir jāizmanto kaujas laukā, kā izmanto Ukraiņi, bet tāpat laikā mums jāatcerās, ka mums visas iepriekšējās ieroču sistēmas joprojām ir jābūt mūsu bruņojumā un jāmāc karavīri. Jo var būt tā, kā arī mācībās, ka veselu dienu mēs nevarējām izmantot drons tikai tāpēc, ka bija stiprs vējš, lija spēcīgi lietus un zema mākoņi. Tāpēc viss tas, kas bija iepriekš attīstīts, mācīts, mēs joprojām trenējam, uzturam un attīstām. Un to, ko mēs redzam Ukrainā, kad informācijas plūsma notiek no augšas, tas nozīmē, ka drona sistēma, novērošanas sistēmas, sensoru sistēmas pārredz lauku, un tad šī informācija nonāk līdz rotas komandierim vai bataljona komandierim, un viņš var efektīvi iznīcināt. Jāņem vērā tas, ka apvidus Latvijā ir atšķirīgs no Ukrainas. Līdz ar to apvidus īpatnības ietekmē mūsu kaujas spējas, mūsu kaujas lauka izkārtojumu un ieroču sistēmas. Un tas viss ir jāņem vērā, un te ir apmācība, kaujas lauka izpratne un tehnoloģijas. Un kā visas šīs trīs lietas kombinēt kopā.